Sveicināti visiem! Iestājusies ziema, vismaz -grādi, un siltumnīcas sezona ir beigusies. Fonā vairs nav puķis, bet radiatori. Laipni lūgti ziemā. Turpināsim lasīt grāmatu Azusa iela. 3. nodaļa saucās Vēl dziļāk. 1906. gada augustā es vasarsvētku misijai noīrēju draudzes ēku 8. un Kļavu ielu stūrī. Jutos vadīts savus skatus vērst uz šo baznīcu jau februārī, kad vēl joprojām biju nodarbināts ar ugunsstaba ļaudīm. Ugunsstabs šajā gadījumā pēdiņās. Biju ietekmēts lūgt par ēku turpmākajiem dievkalpojumiem drīz pēc tam, kad konstatēju, ka jaunās derības draudze neiet uz priekšu, bet tajā laikā es pat nezināju par šīs ēkas pastāvēšanu. Kādu dienu visai negaidīti gāju garām šai vietai un to pirmo reizi ieraudzīju. Ievēroju, ka tā ir vācu baznīca un netiek regulāri lietota. Ziņkārības dzīts es atvēru durvis, kas nebija aizslēgtas, un iegāju. Atradu, ka arī tajā ir ugunsstabs pēdiņās. Zemojos, ceļos pie altāra lūgšanā. Tad uz mani runāja tā kunga gars, un es saņēmu brīnišķīgu gara liecību. Vienā mirklī es jau staigāju caur baznīcas solu rindām, tās veltījot vasarsvētku izliešanai. Virs durvīm atradās liels moto, uz kura bija uzraksts Gott ist die Liebe. Dievs ir mīlestība. Es ceru, ka es kaut cik aptuveni izlasīju. Tas notika 2 mēnešus pirms iesākās mūsu darbs Azusā. Vairāk ēkas nemeklēju, zināju, ka Dievs ir runājis. Kādu vakaru pēc 6 mēnešiem augustā es atkal gāju pa šo pašu ceļu un ieraudzīju uz baznīcas zīmi tiek izīrēts. Tā tikko kā bija nodota izīrēšanai. Tajā brīdī tas kungs runāja, šī ir tava jaunā baznīca. Ugunsstabs bija sācis dūmot, jo viņi nespēja samaksāt augsto īres maksu. Viņi bija vislielākie pretinieki Azusa darbam, bet tas kungs bija mums sagatavojis jaunu ēku. Nākošajā dienā es tiku vadīts doties pie zemes īpašnieka brāļa Freda Šeparda, noskaidrot situāciju. Es nelūdzu viņu man palīdzēt, bet tas kungs mani vienkārši bija sūtījis pie viņa. Viņš vaicāja, cik liela bijusi mūsu iepriekšējā īres maksa. Iegāja otrā istabā un ātri atgriezās ar rēķinu par $50. Tā bija 1. mēneša īre, un es ar savu parakstu apstiprināju šo rēķinu. Ir jāsaka patiesība. Azusa bija sākusi atkāpties no Dieva vadības jau savas pastāvēšanas pašā sākumā. Dievs man kādu dienu parādīja, ka viņi sāk nodarboties ar organizāciju, kaut gan manās ausīs nebija teikts ne vārda par tādām lietām. Gars to man atklāja pa saviem ceļiem. Viņš man lika tos vēlreiz brīdināt, ka viņi no vasarsvētku darba kaldina partejiskuma garu, cenšoties to piesavināties sev. Gara kristītiem svētajiem vairāk par visu citu bija jāpaliek vienā miesā. Šajā gadījumā ir runa par Kristus miesu, jo tie tika aicināti būt brīvi un darboties brīvībā, tāpat kā gars ir brīvs. Raksturieta no Galatiešiem 5:1. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties kalpības jūgā. Jaunās derības draudzes svētie jau bija sagūstīti kalpības jūgā un apturējuši savu tālāko progresu ar šādu darbību. Dievs vairāk par visu citu gribēja iegūt atmodas vidi, kanālu, caur ko viņš varētu evanģelizēt visu pasauli, svētodams visus cilvēkus, jo vairāk ticīgos. Dabiski, ka viņš nevarēja sasniegt šos augstos mērķus ar sektantisku, no citiem nodalījušos un sevi pašpaaugstinošu partejiskuma garu. Ātrāk vai vēlāk svabadais gars tiktu iegrožots, normās sasaistīts, bet tad nolādēts un nosūtīts nāvē, katrā šādu virzienu iesākušā atmodā. Vēsture daļrunīgi liecina par regulāri atkārtotajām dieva ļaužu kļūdām šajā sakarā.
Pavisam droši jāsaka, ka nākošajā dienā pēc tam, kad biju izteicis šo brīdinājumu sapulcē, es atradu pie ēkas piestiprinātu plāksni ar uzrakstu Apustuliskā ticības misija. Tas kungs man teica, lūk, tas ir tas, ko es tev teicu. Viņi bija to izdarījuši. Patiešām, vasarsvētki nevar nākt parteiskuma garā. Patiesie vasarsvētki nevar nākt cilvēku sašķeltā vidē, noformulēt savu, no citiem atdalītu draudzi ar tās konkrētu nosaukumu nozīmē klāji atzīt mūsu, kā kristiešu un dieva ļaužu kopējo sakāvi. Tas pasaulē demonstrē un pat atklāti pierāda, ka mēs nevaram tālāk tikt kopīgi tikai uz viena kopēja pamata, piedāvājot visiem ticēt mūsu visu pestīšanai. Citāts no Bībeles, lai visi ir viens, lai pasaule ticētu. Jāņa 17:21. Kopš tā laika arī šīs kustības dzīvēs iesākās bēdu laiks un šķelšanās. Tas vairāk nebija brīvais gars visiem kā iesākumā. Darbs bija atkal no jauna pārvērties par konkurentu partiju, savā būtībā nostājies pretī citām draudzēm un sektām šajā lielpilsētā. Nav brīnums, ka tūlīt pat strauji pieauga pretošanās no pārējo draudžu vidus. Mēs bijām aicināti svētīt un kalpot visai Kristus miesai, visās vietās un neko vairāk. Kristus ir viens, un viņa miesa, jeb draudze, var būt tikai viena. To sadalīt daļās nozīmē to iznīcināt, tāpat kā tas notiek ar fizisko ķermeni, jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu. 1. Korintiešiem 12:3. Draudze ir organisms un nevis kāda cilvēcīga organizācija. Tā nav arī atsevišķu viena no otra atdalītu mirušas miesas locekļu kopums. Vēlāk viņi centās šīs organizācijas izvērst darbu pa visu piekrasti, bet šausmīgi kļūdījās. Darbs tika izplatīts Portlandē un Sietlā. Dieva ļaudīm ir jābūt brīviem no hierarhijas. Viņi ir atpirkti ar Kristus asinīm un ne caur ko citu. Tā ir Dieva dāvana, un viņi vairs nepieder paši sev. Darba koordinātori Teksasā vēlāk centās apvienot visas vasarsvētku misijas no Klusā okeāna piekrastes reģioniem un Losandželosas, bet arī izgāzās. Kāpēc gan viņi uzņēmās drosmi pasludināt savu viltus autoritāti pār mums? Atmoda Kalifornijā taču bija unikāla un kopš paša iesākuma savādāka par visām citām. Tā nāca tieši no debesīm, lai arī brālis Seimūrs nebija saņēmis gara kristību pretēji daudziem citiem, kas tajā bija iegājuši. Viņš neieradās Losandželosā līdz pat 11. stundai. Pārnestā nozīmē no Jēzus līdzības. Lielākais karš no paša sākuma Losandželosā un citās vietās bija konflikts starp miesu un garu, tēlaini sakot, starp Išmaēlu un Īzaku. 8. un Kļavu ielās no pašas pirmās sapulces gars vareni izpaudās. Viņam tika dota pilnīga vadība. Atmosfēra bija ietīta Dieva tuvumā kā blīvā vatē. Cilvēkam bija jāizmainās un jānokļūst pareizajā pozīcijā, lai spētu noturēties 8. un Kļavu ielā. Citāts no Bībeles. Tad bailes pārņem grēciniekus ciānā un izbailēs dreb atkritēji. Jesajas 33:14. Kādās dienās mēs nevarējām darīt neko citu, kā tikai gulēt tā kunga priekšā un lūgt. Atmosfēra bija ļoti svētsvinīga, lai arī kāds censtos to administrēt. Līdzīgi priesteriem senajās derības teltīs mēs nevarējām kalpot, jo Dieva godība bija tik liela. Bet neskatoties uz to, mums tomēr bija šausmīgas cīņas ar miesīgiem profesoriem un viltniekiem. Gars tika daudz apbēdināts caur ķildu gariem, bet Dievs deva uzvaru. Atmosfēra 8. un Kļavu ielās uz laiku kļuva daudz lielāka, Dieva tuvuma piestrāvota nekā Azusā. Dievs nonāca mums tik brīnišķīgi tuvu, ka šķiet mūs apņēma pašu debesu atmosfēra. Dievišķīga
Neizsakāmi liela mūžīga godība, 2. korintiešiem 4:17, bija nolaidusies pār mums tā, ka mēs varējām tikai gulēt uz grīdas ar paslēptām galvām. Jau ilgāku laiku mēs tikko spējām nosēdēt savās vietās. Parasti visi drīz vien atradās uz grīdas, dažreiz tā pagāja visa sapulce. Es reti spēju atturēties no nokrišanas pilnā augumā uz grīdas. Kad ienācām baznīcā, mēs nedaudz pacēlāmies augstāk, jo tas notika uz platformas. Un tā es parasti tur gulēju, bet Dievs pats vadīja sapulces. Tās bija viņa sapulces. Katru vakaru Dieva spēks pār mums bija tik spēcīgs, tas bija godības laiks. Tas kungs šķiet bija gandrīz saredzams, viņš visiem bija tik reāls.